beidzot atkal esmu atbraucis uz mūsu puses skaisto upu Bārtu. Bet šoreiz ne pie Nīcas, bet kaut kur 25 km pa straumu uz augšu. Mēģināsim šoreiz vimbu noķert. Redzēs, kā mums te sanāks. Bet gan jau, kad kāda vimba būs. Kaut es satiku te dažus makšķerniekus, esot jau makšķerējuši te visu dienu, nekas neesot ķēries. Nu, viņiem neķērās, varbūt man ķersies. Skatīsimies, provēsim, eksperimentēsim, tad jau redzēs. Labi, tad jau ķeramies klāt pēc opas. Barība man šodien būs tumšā. Esmu uzmaisījis, jau samitrinājis. Smuka, stingra, tādi. Un jāatcerās to, ka vispirms vajag barību ar zemi uzmaisīt, ja maisi. Un pēc tam beigās tikai cepumiņus pievienot šos te. Citādi jau uzreiz pievieno, tad tie krāsainie cepumiņi nosmērējās. Un viņi vairs nav tik spīdīgi. Nu, šitā mēs darīsim. Labi. Nu, redz, tādu spožu viņi sanāk, kad uzmais pa priekšu barību un pēc tam pievieno klāt tos skaistos cepumiņus. Un tā viņš uz gruntu tur lejā izskatīsies. Skaisti, ne? Labi. Copējam. Jā, nepagāja ilgs laiks, šitādu te man te sapeldēja. Izskatās, ka ies tāpat kā uz brekšiem. Mazās auslēņas te sāk copēt. Jā, tā parādīšu, kā tas izskatās uz grunts, ka tā barība guļ. Tā viņš izskatās ūdenī uz grunts. Tāda spīdumiņa tur spīd un lēnām jūk ārā. Tā mums te ir tagad. Nu, redzēsim. Pienāks mums tā vimba vai nepienāks te. Šodien pēcpusdienā mazās zivteles kā parasti visur te ņemās apkārt. Tad vēl mums te kā parasti mums te vēl ir kaimiņi sabraukuši. Šitā vieta laikam viņiem arī ļoti patīk. Viņi sabraukuši te makšķerēt arī daudz ir. Es te pabraucu citā vietā, domāju pamakšķerēt, tur visur mašīnas stāv. Visur makšķerē vimbiņas. Visiem patīk vimbiņas paķert. Jā, vimbas interesanti copi. Interesanta copi tām vimbām ir. Tādas spēcīgas zivs. Tad jau interesanti viņas pamakšķerēt ir. Cerams, ka šodien arī kādu mums te sanāks noķert. Kaut kādas pāris dienas atpakaļ bijām ar ģimeni atbraukšu te. Piķņiku uztaisījām, tāda pludiņa te papludināja. Tad jau kādu uzķērās. Un makšķernieki ar te bija. Varēja redzēt, ka diezgan labi vilku vimbas. Nezinu, kā šodien būs. Šodien ir otrās lieldienas. Redzēs, kas te mums šodien būs. Sanāks kaut ko noķert vai nesanāks. Vakar copītē var teikt. Copējam, tā jau manīs, kā mums te ies. Mazie te jau uz muškāpuru te klapē. Jā, tie aktīvi arī te ir. Kā raustās. Hop, 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 hop. Nu, kas tur būs? Kaut kāds zivs pieķērās man te. Kas tas būs pa vimbu mazulu? Atnācis man te. Paskaties, pirmā vimba. Jā, ne, tā ir rauda, tāda labi izmēra. Smuka rauda pieķērās. Nu, redzēji, ko? Tā kā zivs te ķerās. Nevar teikt, ka te nav zivs. Opā. Zivs te ķerās arī šitajā pusē. Skaista rauda pieķērās tāda. Tā kā šodien es te vēl
pludināšu ar pludiņu. Nezinu, ja man sanāks laika visam ar pludiņu un fīderu, jo pagaidām fīderis laika copas ir. Krēslu, tāpēc es neņēmu līdzi, jo tāda aktīvā copīta man būs. Jā. Jāielaiž zivtiņi, lai ūdenī peldās. Tā. Hops. Jā, šoreiz nepaņēmu līdzi savu puļķi, ko piespraust. Nu neko, kāda ir, tā ir. Tā ar copējam. Spraužam barību iekšā. Atkal nav garlaicīgi copīt, interesantā copīt sanāk. Ja te zivs copē, tas jau pats svarīgākais copē, lai tev copē. Nav tā, ka tu te sēdi, garlaikojies, vismaz ir ko darīt. Uzliekam muškāpuru, pagaidām es uz muškāpuriem vēl pamakšķerēšu, līdz kamēr iebaros to punktu vairāk. Uz muškāpuriem iebarojam to punktiņu. Hopts. Liels dziļums te nav. Tā ir upē. Šitai vietā te tāda tur, kur es metu, tur ir tāda tā kā bedra, uz to pusi aiziet seklāks paliek. Un tā upe tur uz to pusi aiziet, tur arī dziļāks ir. Nu tā, es it kā iznāk tā, kad es makšķerēju, upe nāk no tās puses, sanāk pie bedras izejas. Nezinu, vai tā ir labākā izēle vai ne. Manīsim, kā mums te ies. Nu redz, šodien šitāds vimbas te ķerās. Šitādas te vimbiņas te šodien ķerās. Tādas. Nezinu, laikam aizgājuši prom ir. Neviena vimba copa nav. Diemžēl šodien pagaidām vēl. Esmu jau pusotra stunda. Pilnīgi neviena copīta nav bijusi. Šitie te visu laiku tur grabiņi. Tie man te visu laiku grabiņi. Kā iemet tā tik. Gan arī tāda sajūta no brekšu copas, seko man līdzi. Kāpēc vimba nav? Nezinu. Tāpēc jau tie te bija. Viņi teica, neviena copa nav no vimbas. Tikko bija piebraukuši vēl no Nīcas, atbraukuši līdz tejienai, arī meklē vimbas. Nīcā tikai plaķi ķeroties. Vimbas arī nav. Nu, redzēs, kas te bišķi vēlāk būs vai nebūs. Kur viņas tā pēkšņi izgaist. Nu, iespējams, ka viss būs izķēruši jau. Augstāk noteikti uzgāja, jaunā partija neiet iekšā vēl. Tā varētu būt, ne? Tikko kā iemet tā, tur uzreiz jau plik, jau raust atkal. Gan rīz kā brekšu copē. Kā iemet tā, pokš. Copīte. Jā, kā tur lēkā, tur pavisam tādas maziņas lēkā. Nu, redz, copē arī uzreiz. Jā, un te jau arī var trāpīties kāds labs sapals. Pa brekšiem gan es nezinu, viņi te vispār uznāk tik augstu. Nu, es te tādas makšķerējis. Bet sapali gan te ir trāpījušies labi. Mežvimbas te staigā. Bet kur tad mums vimba šodien ir palikusi? Ja pāris dienas atpakaļ viņi taču ķērās tā kā... Nu, tā kā vimbai būtu jāķerās. Bet šodien viņi te nav. Nu, kā saka, vēl jau nav vakars. Copējam. Nu, redz. Šodien vimba vietā ķerās tikai šitās te mazās pireņas.
tās te copē visu laiku, kā iemet tā virsū. Tā iemet, tā ir virsū šitās pireņas mazās. Ejam. Nu ko? Jūs arī nārstojat, tu tāda apaļīgi esi. Pirmoreiz tāda apaļīgi trāpījās. Aiziet. Hops. Pireņa mazā, lai peldās. Kaut kas nopietnāks pieķērās bišķiņ. Pēc vairākām stundām. Kas man tur pieķērās, nevar saprast. Bet kaut kas ir atnācis man. Beidzot lielāks par īkšķi. Bet man tas zars nepatīk, kas man tur uzķēries. Kas man te ir atnācis? Pacopēju smuku, pacopēju. Vau, vimba izrādās. Vimba ir pieķērusies. Redzēji, ko? Beidzot man tā vimba arī atnāca viena. Redz, ko? Tomēr viņi man atnāca. Un es jau domāju, ka šodien es te bez zivīm palikšu. Viena tomēr man te pieķērās. Jā, šīs jau laikam, kas te ilgāk dzīvo, arī kāda krāsa viņai. Tāda dzeltenīga. Nu, beidzot, tad viena vimba te atpeldēja. Izskatās, ka šodien nebūs īstā vimba diena. Bet, nu, viena ir. Viena skaistula ir atnākusi. Nav liela, bet viena tomēr pieķērās. Tik. Nu ko, mētam iekšā uzlikt muškāpurus. Pirmīt uz muškāpuriem paņēma. Nebija gaidījis. Tāda copa izskatījās tīri interesanti. Bet es domāju, ka mazais tur raust. Bet viņi tā jocīgi paņēma. Tā vimba. Bet, nu, sagaidīt vienu es sagaidīju beidzot. Bet uz pludiņu, kaut kā es te pludināju, nevisai man te patika. Te dziļāks, tur seklāks aiziet. Nevar tā īsti pieregulēt to dziļumu pareizi. Kā lai tur palaiž, vēls viņi zina. Labi, copējam tālāk, reizēs būs vēl kāda vimba vai nebūs. Kaut kas copē labi. Laikam būs vimbas pienākuši, tomēr sagaidījis viņas. Jā, tā izskatās. Beidzot viņas ir atnākuši uz manu barību arī. Ir. Nē, tikai tur ir. Nē, tur man pludīgi makšķi stāv. Vimbas tomēr atnāca pie manīm beidzot. Un es domāju, ka šodien nebūs. Bet, nu, vakar copīte ir atnākuši tomēr viņas. Hops, ir. Redzēju, ko. Tomēr sanāca man viņas pierunāt te. Tomēr man viņas sanāca te pierunāt. Draudzenes. Šodien domāju, ka palikšu bez copes, bet tā nemaz nav. Viņas tomēr man te sanāca. Redz, skaistuli. Skaistuli tādu pieķērās. Nē. Hops. Tāda skaistuli te atnākusi ir pie manām barībām šodien. Tad beigās izrādās būšu arī izdarīt tā, kā vajag. Nu, it kā izdarīju visu, kā vajag. Bet vienkārši doma tāda bija, ka vispār nepienāks šodien. Bet, nu, izrādās uz vakariņas atnāca un copējās. Ir klāt, tīri uz muškāpuriem, jā. Liekam virsū, līdz kamēr viņas te ir pie barības, tomēr ir jācopē. Hops, nu skatīsimies, būs atkal vai nebūs. Jāsagatavojās jau ir copē lielai.
Šitā diezgan ātri paņēma. Kā iemet tā bišķiņ tikai. Un bija galā, jā. Tā viņš ir. Jācepē, ja viņām ir. Paskaties, kāda restorāna galda es esmu uztaisījis viņām. Šitāda te restorāna galda. Es domāju, tur visi zivs varētu atnākt klāt. Un cepējam tālāk. Kaut kas cepēja labi atkal. Oi, norāvās. Neko darīt. Nevar saprast, varbūt tāda mums nebija vimba, bet cepa bija labi. Izskatījās pēc vimbas. Tā, ja muškāpuru garšot, pieliksim bišķi tā klāt. Paskatīsimies, kas tad būs. Ja? Nu, tādu eksperimentu uztaisīs. Varbūt tārps iegaršojās. Nezinu. Pamēģināsim. Pamēģināsim tārpu iedot. Kas tad būs? Ja pieliks tārpu klāt, vēl lielāks kumāsiņš, mazāk iespēja varbūt pa mazie ķersies. Ja todien krēsls, kam tas šodien zābaki. Zābaki čīkst. Neko darīt. Atvērt te restorāniņu vimbām, bet, kaut kā īpaši nevisai. Tagad vakar cepītai, pulkstenis jau ir 7. Parādījās pirmās vimbu cepītes. Tā viņš ir. Tā tur visu laiku tās auslēs raustīja. Lietas, ko grib, ir visu laiku piepēl, tik. Pirmais jau, domāju, tad lielāka auslē, kad tur izrādās vimbi, tā bija jau pieķērusies. Pēc tam iemet otru reizi, otra pieķerās. Super, Varētu teikt, ja jau tu esi noķēris kādu vimbi, tad jau vimbi cepa ir izdevusies. Tikko bija viena laba cepa, tā smuka uzrāva. Iespējams, ka tā bija vimbi, tas nebija mazulīts. Bet viņi izskatās neuzķērās. Man liekas, man tas āķis pa daudz piebāsts tur visādām ēsmām. Vēl uzlika putopalas bumbiņu bišķi, lai spīd. Vimbām jau patīk tāda spīdumiņa. Jo pagājušreiz, kad bimbas makšķerēja, kuras paturēja vēdera pārgriež, un vienai vimbai tur pilnīgi zaļš pilns, viena citai vimbai atkal oranžs, pilnīgi tāds. Visi izlietni zaļi un oranži palika. Kaut kāda cepa te ir. Vakar cepīti. Makšķernieki arī, ka te īpaši labi necepē mainās. Tā viena atnāk pasēž tur tā otra. Un tā te mainās pa šito laiku jau 3. makšķernieki tanī pusē jau. Viss mainās. Tā, kaut kas bija labi cepa bija, bet kāpēc neuzķērās? Jāpārbaudīja. Tā bija tīrākā vimbas cepa, bet viņi negribēja šito apēst. Putopalas bumbiņu tikai noēd, tas arī viss. Labi, pamainīsim, uzliksim motilu, man tas motils. Neko jaunu es te neesmu pircis. Šoreiz no pēdējās brekšu cepas. Tas man viss arī līdzi šoreiz te uz vimbām. Uzliksim pāris muškāpurus, tie man atūlīt beigsies. Pāris muškāpurus un motils man te tāds jau, tāds, kā lai saka, superīgais motilīts. Un tad jāpieliek klāt tā putopalas bumbiņa būs. Lai bišķi zaļā krāsā, es liekšu tādas piltāk, man te tādas sarkanas, bet tās baigi lielās ir.
Tā es neesmu pastāstījis. Man te ir 12. pavadiņa un āķīts arī 12. Nu, redz, šitāds skaistums man te sanāk kopā. Vienu mirklīti iespraudīšu barību. Te šitāds skaistums sanāk. Redzi? Cerams, ka uz to tūlīt būs vimba, jo viņi tur copējās. Viņai jābūt ir. Viņi tur pie barības staigā. Jo tāpēc, ka tur tie mazie pilnīgi lec gaisā, viņi baidās no viņas. Nu ko, būs cope. Kā iemet jābūt ir. Vimbai tur. Viņi tur barojās. Paskatīsiet, motilu norauj nost. Tie mazie. Motilis norauc nost, palika muškāpurs un putu pas bumbiņu tikai. Labi, liekam atkal virsū to motilu uzliekam. Jau saprast, ko tā vīma īsti grib. Nu, tur tīri uz muškāpuru tās divas pieķērās. Varbūt nemaz viņi negrib to motilu. Hopt. Varbūt, ka viņi nemaz negrib to motilu. Siltāks ūdens noteikti palicis. Grib jau lielāks ēsums iespējams. Hopt. O, kā iemet iekšā, tur mazie pilns ir. Tie uzreiz gaisā izlec. Jā. Rek, kā copē uzreiz, kā iemet. Tie mazie auslais. Tās tur ir klāt jau. Noteikti motilē norāva. Un atkal man neķersies nekā. Tās auslais tur visu laiku copējās. Gaidam vimbiņu. Mūsu vimbiņu superīgo. Tā, redziet, te ir muškāpuriņš. Muškāpuriņš tur ir, jā. Un uz āķi viņu vajag spraust virsū ar to platāko galu. Nevis ar to spico, bet ar to platāko. Lai, kad uzliek uz āķi, lai viņš smuki kustās, redz tā. Jo uzsprauž otrādi, tad viņš negrib kustēties. Tā paņem un aiz platākā gala uzsprauž virsū. Tas tā, ja kāds nezin. Un tad viņi tā smuki kustās. Višķiņu papludināsim pludiņu. Paskatīsimies, varbūt uz pludiņu kāds piecapēs mums. Hopt, iekšā ir. Laižam uz muškāpuriņiem. Varbūt būs kāda interesanta copīte. Fīderis pagaidām klusē pilnībā. Mazie necopējās pat uz fīderi vairāk. Bet, ka palaiž pludiņu, kaut kas tur viņi gramst, bet tie mazie tur skrien pakaļ, viņi tur raust. Re, tie mazie tur copējās, kaut kas baigi copēja. O, reku fīderīt, kaut kas sāk kustināt. Nu, kas tad te būs? Kaut kāda vimba būs pienākusi. Skatāmies. Iespējams, kad būs kāda arī vēl vimba. Varbūt arī nebūs. Pulkstenis jau ir 8 jau būs. 8 jau vēl būs. Re, kā palika gaisā tie mazie to pludiņu tur raust tagad. Kaut kas pacopējās. Pacopēja, bet tā ļoti negribīgi. Nu, redz, atkal uzsitiens bija. Citreiz jau vimba ar tā copē. Tā negribīgi ļoti. Un te pirmī tās divas, tā viena labu uzrāva.
Pēc tam apstājās un nekur tālāk negāja, bet otru labi copēja. Kaimiņi man arī pagaidām neko nevēl. Ka man tur pludiņš gaisā karājās un tur muškāpurs plojnī nost tie mazie. Nu jā, nepabeidz stāstīt, to pirmie te nekas necopējās, to baltmais te tā pamet. Tādas mazas gabaliņas, tad pilns tā mazajām ir. Liekas, ka neviena zivīte nav, bet tā paņem pametiņu. Baltmais kumāsiņu maziņu un tās uzreiz no nekurienes uzrodās un paķer mazās auslēņas. Tagad ar to pludiņu es gaisā pakarināju, tā muškāpurs palika ūdenī, nevis tur plojnī viņi. Viņi kaut kas tur tā prātīgi ļoti. Nu nav, šodien nav copas diena. Nemaz nav copas diena. Jāņem jāpārmet atkal, ne? Jo, kaut kas bija baigi labs šoreiz. Viens paņēma kaut kas labs, bet tas bija viens moments un āķis bija nost. Ej, tur nost, tāds adrenalīns parādījās. Kas tas varēja būt? 2 sitieni bija un bang, šāķis nost. Ot, jāliek jauns. Kā viņš man tā norāva vairāk izskaties, tā kā bija atsējies. Es lieku oriģinālās pavadiņas. Bet esmu aizmirsis vienu lietu. Vajadzētu atcerēties. Kad tu esi vairākas zivs jau izvilcis diezgan, nezinu cik lielu skaidu, bet vajadzētu nomainīt. Nomainīt šito te pavadiņu, un es biju aizmirsis par to, tāpēc laikam arī bija tā. Aieja, un tai pavadiņai pienācis bija gals un pieķērās labi zivs un norāvās. Aieja, nu redz. Tāpēc vienmēr jāņem vērā, ja tu jau esi izvilcis tik daudz zivs, tev vajadzēja jau sen nomainīt, nē. Tādu makšķerēju vilku zivs, protams, pavadiņu nenoņem nost. Un tagad makšķerē, un šeit tev reku parādīja to. Un es domāju, ka tur tie mazie, tur tā izlec gaisā, nobijās lielā zivs, pienāca uzreiz izlec mazie. Jo citreiz ir, kad tu iemet barotavu, tad uzreiz viņi izlec, bet tagad bija tā iemet, pēc kādu momentu diņš izlec. Es domāju, neiedomājos, ka tā varētu būt liela zivs, tā bija tāda normāla copīte, bet ne ļoti agresīva. Un es tā paceļu kādu, bāns, kaut kas labs, diņš un āķis nost. Tas gan bija viens. Vēlns uzlikt citu šito te pavadiņu. Tā ir tas kātiņš tāds īsāks tam āķītim. Bet atkal 12. āķīt, 12. pavadiņu. Tikai āķīts ar īsāku kātiņu tāds. Redzēs, vēl būs tie lielie tur vai nebūs. Šitas bija labs, kas te bija tikko. Tas bija baigi labs. Te jau upē, šitai vietā upē jau arī te nav vispār nekāds attālums. Gan arī 3 makšķeru garumā tikai. Taču šaurs šajā vietā. Oj. Tas tik bija, jā. Pagaidīsim vēl, varbūt būs vēl. Nu, re. Atkal skaista rauda viena vēl pieķērās. Skaista rauda vēl pieķērās. Kaut kas jau ķerās. Zivis jau bārtā ir. Redz, pienāca tas moments atkal, kad kā met tā copē. Pludiņu makšķerēju uz satinu. Man te kaut kas bišķi sapiņķerējās. Tā pludiņu šodien kaut kā man negāja. Upē es neesmu baigi makšķerējis ar pludiņu. Kaut ko jau es esmu bišķiņ. Bet
šajā vietā man kaut kā nesanāca te. To pludiņu tā pamakšķerēt. Pāris zivītes mazās izvilku ziņu, bet, nu, gribējās jau vimbu noķert. Uz pludiņu. Bet nekas. Bišķiņi vismaz patestēja ar pludiņu arī. Kaut kas tur baigi labi. Pirmīt copēja uz to fīderi. Uz to fīderi bija baigi labā cope. Kamēr es te pludiņu makšķeru kārtoju. Lai viņi man te nemājas gaisa. Re. Tas jau izskatās pēc vimbenieka. Vairāk. Nu. Man liekas, ka tur būs galā jau. Ja ir, tad ir. Ne, jau otrais jau šitā. Hopt. Kas tur ir? Vimba tur nav, bet zivs ir galā. Kas tam mums te ir? Raudus skaists pienākuši. Redzēja, ko? Jau otrā pēc kārtas. Skaists raudus tādas. Arī interesanti copi. Vismaz kaut kāda bišķi lielākā auslēs. Arī tāda interesanta copīt. No vimbas vismaz raudus copējās. Vakarā tā. Zinu, kas to āķi noraukas, tā bija pa zivu. Varbūt tā bija kilogramīgā rauda. To mēs nedabējām pat redzēt. Īsi mirkli tikai. Pāris reizes uzrāva un āķi bija nos. Kā iemet jau copē. Bong, šeit kā izlec mazajāku. Un te copējās jau uzreiz. Nu, tā trīcekļi, tā copa tāda trīcīga. Tr. Tad jau tā būs atkal rauda. Bet rauda citreiz ļoti tās smukņem. Bet šite kaut kā tāda, nezinu, elektriskais zuds tur viņas gaiņā. Tad trīca makšķer pilnīgi. Var vilkt ārā. Jā. Viss skaidrs, kas tas pa trīcekli tur bija. Šitais te uztrīcinājās. Tr. Un ir galā. Liela vasara barība. Vasarīši uz šitiem labi ķerās. Tāda viņa ir. Jāvelk jau ārā, nav vairs tur turēt. Pieraņas jau viss nostrādāja. Es tik brīnos, pieraņas nebija viss nostrādājuši. Es neizvilku ātri. Jā, laicīgs mierīgs palika pavisam. Skaisti. Gaidīju, bet izrādās atkal raudi jau galā. Nu, šodien arī tā arī beigsim to copu. Ir jau vakars pienācis 9, pagājušais bija 9 no rīta, šoreiz labi 9 vakarā. Tā jau interesanta copa šajā skaistā Bārts upē. Kaut kāda vimbiņa pieķērās. Raudiņas, auslēņas. Un tad gaidot to lielo copu, domāju, kāpēc man tas āķis tā nosnāvēja. Visdrīzāk tā bija līdaka. Tāpēc bija tāda labā cope. Vēl jau interesanti bija tas, ka tajā malā tur copmaņi nomainījās 3 reizes. Tad jau laikam šodien tiešām ir kaut kāda ļoti necops diena. Vēl bija piebraukuši klāt. Nāca man jautāt, kā man te copē no Nīcas atbraukuši. Teica, ka tur vispār nevienu vimbi neķer. Es te blakus ar nevienu. Es vismaz kaut kādu noķēru. Jā, tā viņš ir. Tāpēc šodien būs jābeidz šitā copīt. Un jādodās uz mājām. Paskatīsimies, kas tad beigās man te sanāca. Vai ne? Tā viņš ir.
O, knap pa 2 rokām var izcelt. Nu labi, bišķiņi es te pārspīlēju. Bet, nu redz, tāds skaists vims, raudas. Nu labi, mazās auslaiņas es uzreiz jau laidu vaļā. Bet, nu, pa lielam jau kaut ko esmu noķēris. Redzēt, šitā te tāds loms šodien. Bet nekas, ir jau arī labs tāds. Vismaz kāda zivtiņa ķērās, prieks par to pašu. Ne? Tā ir, vēl tur kaut kas raust, makšķerili iemest ir. Šitās zivs šoreiz nepaturēšu, laidīsim vaļā, lai viņas peld un aug vēl lielākas, vai ne? Lai viņas peld un aug lielākas šitās te zivtiņas mūsu skaistulītes. Redz, tādas vims te ķērās. Šitādas skaistulas. Aiziet. Ops! Ei! Raudiņas skaists. Nu jā, redz, tādas skaists raudas ar pieķērās. Lai peld tālāk. Čiks, čiks. Un vimbiņa vēl viena. 2 vimbas es tik noķēru. 2 vimbas, bet nu vismaz kaut kas... Oi! Aiziet. Un raudiņa. Tas arī bija viss. Tās bija lielākās zivs, ko šodien noķēra. Un viena bija laba cope, bet, nu, laikam tā bija līdaka. Kas tad vēl šitā te var? Kas tad vēl var šitā āķi iznīcināt, un ne? Tā ir. Tā viņš ir. Ja patīk, uzspiežat īkšķīti, abonējiet kanāliņu. Un tad jau atkal tiekamies pie ūdeņiem. Vēl bija aizbrauc uz molīti, pamēģināt reņģi noķert, bet kaut kā nebija. Nu, varbūt tāpēc es biju tur pusdienas laikā. Tūbīt, cik ķērās. Gar krastu vēl pastaigājuši pienīgi, pamētāji. Veizi, es domāju, varbūt būs, bet arī neviena pilnīgi neatnāca ne līdzi, neviena copīt nebija. Nezinu, kādu dienu iešu vēl mēģināt. Varbūt, kad sanāks. Bullīši jau, protams, tur ķer uz ziemeļu molīti. Ot, būtēm tur sēja cilvēku makšķerē. Tā, labi. Tad jau līdz nākamajai reizei. Čau visiem. Tiekamies pie ūdeņa. Nu, pirmkārt pie manas grunta.